Es esmu Ansis. Un mēs esam troļļi! Rīgas Juglas vidusskolas komandā Ansis un troļļi ir tikai un vienīgi 8. klasnieki. Karstajos eksperimenta mēnešos viņi pārsteidza savu skolotāju un paši sevi, kļuva par labāko no 35 Rīgas komandām. Un 12. maijā lielajā finālā LNT tiešraidē cīnīsies ar vēl 5 Latvijas spicākajām vienībām. Man bija gan savā ziņā bailes, un bija arī prieks, ka mēs sasniedzām tik daudz. Baidījos no tā, ka tur būs televīzija, ir tik daudz skatītāju, bet bija prieks par to, ka mēs to izdarījām. Būt finālā būtu jauki, bet visa šī televīzijas lieta mazliet uztrauc. Es par tādu kā mērķi viņiem izvirzīju šogad iegūt pieredzi. Jāsaka tā, ka darba laikā kļūst skaidrs, ka viņi var pacelt, un reku ir tā pirmā vieta. Faktiski es nebiju to plānojusi. Vairāk man bija tā prognoze ar viņiem šogad to pieredzi uzkrāt, būt kaut kur tur pie tiem pirmajiem un varbūt nākamgad iet uz to augšu. Kā tas šogad gadījās, laikam jau viņi ir tik spēcīgi, viņi to pacēla un tā ir. Es biju ļoti priecīgs, protams, skolotāji atnāca. Man beigās prieks visu dienu smaidīja par to, ka mums parādīs televīzijā, par to, ka tur visādas balvas ir. Vienkārši visu kaut ko jaunu uzzina. Interesanti. Tagad jums vajag slēgt schēmu. Tā, baterijai jūs atrodiet plus. Baterijai plus. Jo šitas garākais ir plus. Jā, turēsies. Tā, tagad, izskatīs Elisēt atpakaļ. Otra puse pie šitā, pie realizstata. Tā, tur ar. Jāiespiež. Lai turētos. Jūs skatāties konkursa Eksperiments dienas grāmatu izklaides kanālā 2. Pamēģini vairākas monētas. Ko tu atklāji? Es lai tu nesavāc. Jā, es varbūt gribētu ilgas paņemt. Gaisā tās Savāc tik daudz. Maģija. Magnētiskais celtnis. Un es par šiem sadarbības mēnešiem varu teikt tikai to foršāko par viņiem. Tā kā uzdevuma risināšanas gaitā tomēr pie tiem smagākajiem uzdevumiem es tomēr gribēju, lai viņi man to rezultātu parāda. Un es biju pārliecināta, ka rezultātu nebūs. Un tad, kad es ieraugu, ka viņi man parāda pareizu rezultātu, varbūt arī negluži, bet gandrīz, tad man bija pārsteigums. Kā viņi to, dabūja cauri. Kā Aigars vienu otro man atsūta pilnīgi pareizu, man bija jāpabrīnās. Eksperiments. Jūs skatāties konkursa Eksperiments dienas grāmatu izklaides kanālā 2. Katru gadu īpaši sīva cīņa par iekļūšanu finālā ir Rīgas komandu starpā. Jau otro reizi sīvākie konkurenti ir Rīgas 94. vidusskola un Rīgas Juglas vidusskola. Kas notika pagājušajā gadā un šogad? Faktiski iznāca, ka mums pat ir kā tāda personīga sacensība ar 94. vidusskolu. Jo pagājušajā gadā mēs palikām otrie, viņi bija pirmie. Šogad ir otrādi, tas kā savā ziņā tāds kādzēts bija. Pirms gada Rīgas 94. vidusskolas komanda Potenciāls godam aizstāvēja skolas un pilsētas godu, uzvarot konkursā. Gadu pēc lielā notikuma skolēni atzīst, ka nebija viegli. Pirmkārt, tā jau bija ļoti liela spriedze. Stress arī, un it sevišķi konkursa pēdējā uzdevumā, kad bija jautājums par energoefektivitāti. Jo, kā mēs komanda īpaši daudz par to negatavojāmies, jo mēs tā kā rēķinājām ļoti daudz uzdevumus, trenējāmies, bet par energoefektivitāti tā nedaudz aizmirsām. Tagad sanāk, ka Aglona ir teikusi pēdējo vārdu. Rīga vēl domā, vai ir vēl kaut kas, ko piebilst?
Aplausi Aglonai! Prāt, es biju ļoti uztraukusies, man bija ļoti liels stress, es nezināju, ko darīt, kur likties. Bet tā sajūta, kad paziņoja, ka mēs esam uzvarējuši, tā bija fantastiska. Rīgas komanda, Rīgas 94. vidusskola iegūst eksperimenta kausu. Un pēc fināls nespēju beigt lēkāt, jo es biju pilna ar emocijām, ar prieku. Māte lepojās, brālis lepojās. Man pašai bija liels prieks, ka mēs to paveicām. Es domāju, tā kopīga erudīcija, vispārējā kultūra palīdzēja uzvarēt. Lampiņa nedeg. Tas nozīmē, ka ūdens kopumā ir kā nevadītāji. Tagad paņemiet un rīcīgi beriet sāli. Rekli karotīgi. Ber un maisi, lai izveidojās šķīdulis. Tagad mēs priekšā. Jā. Man liekas, ka cukurs. Ar cukuru pamēģināsim iznākt. Vats kontakts. Ieņem ārā. Nedeg. Liec apakaļ. Deg. Viss kārtībā. Vai minam? Nebūs, es saku. Nebūs. Domā, ka nebūs? Es nezinu. Nav. Ir jābūt? Tad ir labi. Tāpēc, ka sāls ir neorganiska viela, nātrija chlorīds, vai ne? Cukurs ir organiska viela un nevar sadalīt jonos. Joni lādētās daļiņas, ko vajag elektrībai. Cukuru nevar jonos sadalīt, tāpēc elektrību šādā veidā iegūt nevar. Man ir nācies arī drusciņi viņas parāt. Un tad man ir bijuši bailes, vai viņi neiecitīsies un negribēsies neko tālāk darīt. Bet tas izskatās viņas tikai tā uzkurina un viņi saprot, ka darbi ir jāpadara tā līdz galam un pamatīgi. Es iegūstu jaunus draugus, jo es esmu vienīgais no citas klases, viņi no citas klases ir. Tad mēs vairāk esam kopā, kaut ko daram, iepazīst cilvēkus, citus, nevis tikai savus klases skolā. Mums jāparāda, kas mēs esam, ko mēs varam izdarīt, to, ko esam mācījušies, viss tas jāparāda. Vienotība, mērķtiecība un aizrautība. Galvenais, lai tas patīk, ko dara. Manuprāt, interesantākais tieši priekš manīm eksperimentā ir viss tā praktiskā daļa, ka tur jāliek vadiņi kopā vai tur uz datoru jāstrādā. Es domāju, svarīgākais ir komandas saliedētība, visiem strādāt kopīgi, uzklausīt citu domas, citu viedokli. Mēs reiķināmies strādāt kā komanda, tur kopīgi visu risināt un, ceram jau uz to augstāko, bet, kā būs, tā būs. Droši vien, ka vinnēs gan gudrākais, gan darbīgākais, gan arī veiksmīgākais. Es varu pārējām komandām novēlēt, lai viņām visi šie elementi būtu, un tad, tur uz vietas, kuram šie visi elementi būs stiprāki, tas arī to pirmo vietu iegūs. Lai viņi mācās, visi iemācās, lai viņiem veicas, protams, uzreiz labākais.